Sveiciens visiem! Šodien cepsim rudzu maizi. Nepieciešamās sastāvdaļas: ņemam 0,6 litra silta ūdens, un liekam klāt ieraudziņu. Ieraudziņu izmaisam, līdz tas pilnībā izšķīst ūdenī. Tad liekam klāt čijā sēklas. Nākamās liekam sezama sēklas. Visas sēklas tiek liktas vienādā daudzumā. Tad liekam linsēklas. Tad pieliekam nedaudz kaltētas dzērvenes. Tās piedod saldumu. Tad liekam kaņepes sēklas. Kaņepes sēklas vēlams iepriekš ir samalt, jo viņas, ja nesamaļ, viņas pēc tam kraukst starp zobiem. Tad liekam saulespuķu sēklas. Un visbeidzot liekam ķirbju sēklas. Sanāk šāda masa no sēklām, un varam likt klāt miltus. Ņemam rudzu miltus, un visu kārtīgi izmaisam. Līdz sanāk šāda mīkla. Obligāti atliekam ieraudziņu nākamajai reizei. Pēc ieraudziņa atlikšanas varam pielikt pēdējo sastāvdaļu sāli. Sāli neliek klāt ieraudziņam. Tad, kad viss ir samaisīts, liekam iekšā formiņā. Piespiežam, nolīdzinam un uzbērsim pa virsu ķirbju sēklas. Tad uzliekam virsū plēvīti un varam likt maizi raudzēties. Ir pienācis vakars, un maize ir uzrūgusi. Liksim cepties. Liekam cepeškrāsnī uz 180 grādiem 1 stundu un 10 minūtes. Maize ir izcepusies, ņemam ārā. Liekam uz restītes un atstājam kādu stundu atdzesēties. Labu apetīti!